Skanot Latvijas valsts himnai un Pļaviņu novada domas priekšsēdētājs Guntas Žildes uzrunai, Pļaviņu kultūras centrā tika atklāts pasākums par godu Latvijas 97. gadadienai, kura ietvaros tika sveikti Pļaviņu novada labākie iedzīvotāji, kā arī sakoptāko īpašumu īpašnieki. Lai arī pasākums noritēja par un ap Pļaviņu novadu, ne visi apbalvojumi saņēmēji var saukt sevi par Pļaviņu novada iedzīvotājiem. Pļaviņās es esmu dzimis, audzis. Līdz 6. klasē pēc tam ar māti pārcēlāmies ar ģimeni pārcēlāmies uz Ogri. Tā es esmu tagad ogrēnieks, bet ar vienu kāju nedaudz tā kā Pļaviņās un vecā tēva īpašumi vēl palikuši, tā kā es diezgan bieži te Pļaviņās esmu. Lai arī dzīvojot Ogrē apbalvojums no Pļaviņu novada saņemts tieši šogad, Jānis uzskata, ka tas tomēr būtu pelnīts par kādu vairāk kā 10 gadus senu notikumu. Es domāju, ka es to vairāk ar to atmiņu Daugavu esmu pelnījis. Un cilvēks, kas mani izvirzīja, tas bija Pļaviņu bibliotekas vadītāja Ineta Grandāne. Diez vai ir kāds cilvēks Pļaviņās, kuram es esmu tik daudz reizes zvanījis. Protams, ka tas ir ievērots un tāpēc esmu ieteikts. Protams, patīkami bija saņemt šo atzinības rakstu. Bez atzinības raksta, ziediem un ovācijām katrs apbalvotais saņēma arī kādu īpašu tikai Pļaviņu novadam veltītu kalendāru, kurā redzami kādi īpaši raksti, kuri tapuši mākslinieka Ulda Beķera rokām, un katram pasākuma apmeklētājiem bija iespēja aplūkot arī izstādi, kur tika izstādīti gan raksti, kas netika iekļauti kalendārā, gan kalendāra raksti to oriģinālajā izskatā, lai arī šī izstāde tapus diezgan neierasti arī pašam māksliniekam. Man izstādes parasti notiek ne tādā milzu tempā. Šeit vienkārši kalendāram vajadzēja pieskaņot arī oriģinālus, lai cilvēks var salīdzināt un nojaust, piemēram, iespēju darbā nevar ielikt zelta, sudraba, bronza, metāliskos. Pats mākslinieks Uldis Beķeris arī bija apbalvojuma saņēmēju pulkā, un lai arī saņemtais apbalvojums liek justies pagodinātam un gandarītam par paveikto, tomēr šajās dienās sajūtas nav tikai ar priecīgu noskaņu. Izstādes prezentācijā es teicu, ka duāla sajūta man ir šajā laikā, kad notiek pasaulē tādas briesmu lietas, un tādēļ šī izstāde ir nedaudz mainījusi konceptuālo izskatu. Es biju iedomājies viņu pietiekami gaismas ir pietiekami, bet ir 2-3 disonējoši akcenti, kurus es parasti izstādēs nelieku. Piemēram, to kristīgo rakstu es nebiju domājis vispār likt izstādē. Saņemot šos apbalvojumus tieši Latvijas valstī tik svarīgā laikā, svinot savu 97. dzimšanas dienu, gandarījumu par atzinību un novērtējumu pauž ik viens apbalvotais pasākumu dalībnieks. Un kamēr vien Pļaviņu novadā būs cilvēki, kurus katru gadu novembrī sveikt, tikmēr arī Pļaviņas neapstāsies un kļūs ar katru dienu skaistākas.